pirms dievkalpojumu uz 1 stundu, kurā tad mēs izējam cauri tās dienas tēmai. Un šodien tēmas nosaukums kā Dievs atklāja sevi cilvēkiem. Jo šis jautājums ir patiesībā pamat jautājums, tāpēc, ja mēs nesaprotam to, kā Dievs mums atklājās, tad mēs pat nezinām, kurā virzienā skatīties. Un galu galā, kā vispār saprast, kāds viņš ir, ko viņš par mani domā, ko viņš grib, kā viņš man dzīvi ietekmē vai neietekmē. Tie visi tādi pamat jautājumi, kas saistās ar manu ikdienu un dzīvi. Un tā pirmā lieta, ko cilvēki varētu viennozīmīgi teikt, viņi varētu teikt to, ka kaut kas augstāks ir. Jo es domāju, ka arī jūs izejot ārā uz ielas, ja kuram cilvēkam pieeja klāt un prasīt, tu tici, ka ir kaut kāds augstāks spēks. Un tomēr es teiktu 95% teiktu, kaut kas ir. Kas viņš ir? Tad varētu sākties varianti, bet kā ir? Viennozīmīgi to cilvēku teiks, jā, tā gan tas varētu būt. Jo katrā ziņā, ja arī domāju, jūs no savas pieredzes jau to varat pateikt, ka, piemēram, ieejot kādā skaistā ēkā, piemēram, baznīca, jūs paskaties apkārt un jūs skatāties, kā tur skaista vitrāža, kā tur skaisti izskatās, un jūs par to varat priecāties un teikt, tā ļoti labi. Bet tas ir pašsaprotami, ka jūs pēc tam sākat domāt, ka kāds pie tā visa ir strādājis un piestrādājis, ka tās vitrāžas ir kāds mākslinieks sākumā izdomājis, tad viņš ir izveidojis. Tāpat visi arī šie soli un altāris un viss ir kāda cilvēka projektēts, kāda cilvēka veidots. Tāpat arī paskatoties dabā, mēs tieši to pašu varam pateikt, ka tas nevar būt, ka tas tāpat kaut kāds haoss. Rezultātā ir tapis. Ziniet, viena no tām teorijām ir tā, ka viss ir tapis no haossa. Sākumā ir haoss, un tad pēc tam izveidojās kārtība. Kurš ir redzējis, ka jūsu mājās no haossa izveidojās kārtība? Paceliet rokas. Kurš ir redzējis to, ka no kārtības izveidojās haoss? Palaid bērni, vai palaid jebko klāt. Tur, kur ir kārtība, drīz vien būs nekārtība. Bet kāpēc mēs domājam, ka dabā ir kaut kā citādāk? Kāpēc mēs domājam, ka kaut kas no haosa piepieši sakārtojies par kārtību, par likumībām, par tādu dabu, ko mēs saucam par dabas ritmu? Kāpēc? Tur mēs sakām, ka no haosa radiesies kārtība. Tad mēs saprotam, ka kāds aiz tā ir stāvējis, lai to kārtību ieviestu. Tad otrā lieta. Dažādi notikumi. Es nezinu, bet jūsu dzīvēs ir bijis tāds gadījums, ka jūsu dzīvē kaut kas tāds noticis un jūs varat teikt, jā, vai zini, tas gan bija brīnums. Tas gan tā, tur nevajadzēja tam būt, bet tas notika. Es varu teikt vairāk gadījumus par sevi, ka tiešām jau bērnībā vai tādos pusauģu gados vienmēr ir kaut kā nācies saskarties ar to, ka liekas, tāda cūcene, kā saka tautā, ne? Pilnīgi liekas, ka tur nevajadzētu būt, bet ir. Vai atkal ir dažādi gadījumi mūsu arī tautas dzīvē, valsts dzīvē, kur mēs redzam to, ka apstākļi pagriežās tā, ka ir izcinājums, ko pat vienam sapnos nerādījās, ka tas tā varētu būt. Arī dzīvē, ja kādreiz kāds varbūt braucis ar mocu vai mašīnu, ir bijusi kāda drausmīga autoavārija, varbūt tā celža pāri, vairs nekas nav palicis, kā tikai samīcīt konzervuņš, kā mēs to sakām, bet pats ir dzīvs. Un atkal cilvēks var teikt, tas ir brīnums. Tad ir kādi notikumi, kas liecina par to, ka kaut kas notiek ne tā gluži, kā tas loģiski vajadzētu būt. Kaut kas ir ārpus loģikas, kaut kas ir ārpus, vai kā mēs arī
mēs sakām, kāds tas pilnēm pametis apakšā, vai kaut gluži otrādi. Varbūt tu nevajag neko cilvēkam daudz, un viņš mirst. Tā kā ir tā, ka dažādi notikumi liecina par to, ka neesam gluži mēs pēdējā instance. Un sirdsapziņa. Sirdsapziņa ir katrā cilvēkā iekšā tā programma, kura, es teiktu, ka tāda sarkanā lampiņa iedegās ikreiz, kad kaut kas nav kārtībā. Piemēram, tikko stāstīju par īrijas autobusiem, ka īrijas autobusos iekšā ir tāds datoriņš, ka ja gadījumā šis autobus brauc pārāk strauji līkumā un ir jau sākās bīstamība, lai viņš atgāstos, vai kā, uzreiz iedegās sarkanā lampiņa. Un, ja iedegās sarkanā lampiņa, tad šofers var rēķināties, ka tas atsauksies uz viņu piemaksām nedēļas beigās. Jo viņš riskē ar to, ka viņš apdraud citus cilvēkus, ar to, ka viņš pārāk strauji brauc ar autobusu, piemēram. Bet līdzīgi tāda lampiņa mums iedegās tik reiz, ka kaut kas nenotiek īsti labi mūsu dzīvē. Un tas nozīmē to, ka tā ir katrā cilvēkā iekšā šī programma, kas ir nes atbildību kādu priekšā. Ja mēs nebūtu neviena priekšā atbildība, mums sirdsapziņa nebūtu. Mums nebūtu sirdsapziņa. Mēs varētu rīkoties, kā mums patīk, bet tieši sirdsapziņa ir tā, ka tas parāda, ka mēs esam kādas autoritātes priekšā. Mēs atbildam un atbildēsim par to, ko mēs esam darījuši, vai gluži otrādi, varbūt ar nolaidību neesam darījuši. Tā kā tas arī liecina par to, ka nojausma ir, ka kaut kas, kurš manis ir, un to mēs saprotam, ka Dievs ir. Bet kā cilvēki var zināt, kāds viņš ir? Jo iedomājieties situāciju, ja jūs tagad saprotat, ka pār jums ir kāds augstāks spēks, un saprotat to, ka viņš var ietekmēt jūsu dzīvi absolūti. Viņš var izdarīt jebko ar jums. Tad jautājums ir uzreiz par to, man ir pamata baidīties no viņa. Vai kāds viņš ir? Jo, ja viņš ir kaut kas apdraudošs, tad man nav vairs drošība, jo tas nozīmē to, ka viņš ir augstāks un varenāks par mani, un ja viņš ir, piemēram, ļauns pret mani vai domā par mani kaut ko tādu, tad tas nozīmē to, ka man vai nu ir viens variants. Viņam jāpielabinās, un to arī dara. Piemēram, jūs domājat, rituālās dejas indiāņiem. Kāpēc? Lai pielabinātu to dievību, kas viņiem ir. Vai kāpēc viņi baro kaut kādas tur dievības? Tāpēc, lai būtu raža. Jo es saprotu, ka raža varētu būt atkarīga no tās dievības labās gribas vai nodoma. Kāpēc mēs domājam par to, ka kā lai izdara kaut ko tādu, kas varētu to dievību iepriecināt, vai kas varētu būt tāds, ka mēs viņu labvēlīgi iegūtu. Jo, ja mēs nezinām, kāds viņš ir, tad mēs sakām, labāk pa labu. Un tagad jāmīgā. Ir ateisma stunda, skolotāji stāsta par to, ka Dievs nav, un stāsta par to, kāds tas ir absurds, ka citi domā, ka Dievs ir, bet viņš nav. Un tagad viņš viņu uzaicina, mīļie bērni, tagad uztaisīsim pigu un pacelsim pret debesīm. Un teiksim, tu neesi. Tad tā, viss tagad uztais pigu un ceļ pret debesīm un saka, tu neesi. Josti, ebreļos, nedara tā. Ja skolotāji saka, ko tu, Joski, kāpēc tu tā nedari? Joski saka, ja Dievs nav, kāda jēga man rādīt tīklu? Bet ja viņš ir, kāpēc maitāt attiecības? Un tas ir tas jautājums par to attiecību maitāšanu vai nemaitāšanu, ka tad labāk, lai esi piesardzīgāks ar to savu rīcību, jo mazums kā nu ir. Šī gadījumā ir tiešām visas reliģijas pasaulē, visas pasaules reliģijas balstās
un filozofijas balstās uz Dieva meklējumiem. Viņi domā par to, kāds viņš varētu būt. Un attiecīgi no tā tad vajadzētu izvietēt, kā vajadzētu rīkoties. Budismā tā rīkojās, islamā citādāk rīkojās, bet kaut kā mēģina pieskaņot to savu rīcību pēc Dievu. Bet jautājums ir diezgan skaidrs. Ko Dievs pats saka par to, kāds viņš ir? Ko Dievs pats mums atklāja par sevi? Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc, ka ja Dievs atklāja par sevi, tad tas nozīmē to, ka viņš zina, kāds viņš ir un ko viņš par sevi atklāja. Ja es kā cilvēks domāju, ka Dievs varētu būt tāds vai Dievs varētu būt tāds, tad tā ir mana cilvēcīgā fantāzija, manas domas par Dievu. Un tāpēc ir filozofija. Es domāju, ka Dievs ir tāds, vai es domāju, ka Dievs ir tur, es domāju, ka Dievs ir akmenī, es domāju, ka Dievs tur ir vēl kaut kur, Dievs ir manī, es pats esmu Dievs, es domāju, un, ziniet, ir tas teiciens, Pīters apdomāja. Un tas ir tas jautājums par to, ka tiešām mums ir svarīgi saprast, no kurienes mēs varam uzzināt kāds Dievs. Jūs varianti. Ko jūs varat teikt, kur Dievs pasaka par to, kas viņš ir? Skaidri pasaka. Pat latviešu valodā pasaka. Bībele ir tas, ko mēs varam teikt, tā ir šī Dieva paša atklāsme. Tad, respektīvi, Dievs ir uzrakstījis, ja mēs varētu teikt tādu, savu CV. Ļoti skaidrā, pārskatāmā veidā viņš atklāja, kāds viņš ir. Un šī gadījumā mēs arī Bībeli viennozīmīgi saucam par Dieva paša doto atklāsmi, par Dieva paša doto vēstījumu mums. Protams, ka jautājums ir arī par to, kas tur priekšā un tā, bet pirms tam jautājums ir par to, kādos vēl vārdos jūs esat dzirdējuši, kā vēl apzīmē vārdu Bībeli. Tā ir raksti. Vēl kāds variants? Kas vēl būtu tāds, ko jūs varētu teikt? Vēl esat dzirdējis, ka tā sauc. Tad Bībeles ir raksti, kas vēl... Es neesmu sklījušies savā laikā, bija tāda multene par Bībeles notikumiem, saucās grāmata. Vēl kādi vārdi varbūt nāk prātā. Vēl ir tāds vārds kā sauc par Dieva vārds. Tad, respektīvi, šī gadījumā sākie raksti Dieva vārds. Vienkārši varbūt raksti, grāmatu. Un tā. Tad tie būtu šie, varbūt sinonīmi. Ja jūs dzirdat kaut ko tādu, tad jūs saprotat, ka ir runa par vienu to pašu. Runājot par autoru. Autors ir Dievs. Bet šī gadījumā nav tā, ka Dievs būtu ņēmis rokā pildspalvu un tagad ņēmis rakstījis. Nav tā. Dievs ņēma rokās konkrētus cilvēkus un ar viņiem rakstīja. Šie cilvēki, vecajā derībā tie ir pravieši, jaunajā derībā tie ir apustuļi. Viņi ir tie, kuri ir šie Dieva gribas vēsteši. Un šī gadījumā mēs varam teikt arī to, ka, lasot Bībeli, mēs redzam to, ka tur ir dažādi autori, un arī var redzēt to, ka katram autoram ir arī tas viņa personība ir caurspiežot. Piemēram, Lūkas evaņģēlijiem ir sarakstījis ārsts Lūka. Un tur var redzēt to, ka viņš uz Jēzu un uz visu to, kas tur notiek, viņš viņu pauž vairāk no šīs žēlstības puses, vairāk no šīs labdarības puses, vairāk no šīs dziedināšanas puses, un tā patiesība. Savukārt, cits, piemēram, apostolis Pāvils, viņš, piemēram, ir
atkal mācījies, tur dažādas mācības un filozofijas, viņš atkal vairāk pieiet no tās puses. Pēters izveidnieks, viņš atkal pasniedz to, ko viņš pasniedz no savas puses. Bet, ja kurā gadījumā Dievs izmanto šos konkrētos cilvēkus, konkrētās personības, un tas arī parāda to labo, ka Dievs nenoniecina cilvēku kā personību. Viņš runā caur šo cilvēku, bet viņš ļauj arī izpausties šim rakstītājam viņa stilā. Un pats vārds Bībele tulkojumā no grieķu valodas nozīmē grāmatu. Droši vien esat dzirdējuši vārdu latviešu valodā, mēs redzam no vārdu bibliotēka. Tas ļoti raksturīgs vārds, tas nav nekas varbūt svešs vārds, bet pats par sevi šis vārds biblios nozīmē grāmatu, grāmatas. Un bibliotēka nozīmē šo grāmatu krātu. Un, ja mēs domājam par Bībeli, tiešām tas jautājums būtu vairāk tādai atjautībai, cik ir Bībelē grāmatas? 1, 2, 66. 12 variants ir vēl. 76. Tas saka 76. 1. Aha. Redzēt. Patiesībā ir 76 grāmatas. Ir tā, ka ir vieni vāki, bet vienos vākos ir iekšā vesela bibliotēka. Ir 66 grāmatas. Cita biezāka, cita plānāka, bet ir 66 grāmatas. Un tas ir tas, ko mēs arī, tāpēc arī tā ir viena specifika, kā Bībeli lasīt. Jo Bībeli nelasa tā, kā varbūt mēs esam ieraduši kādu lata romānu vai kādu citu grāmatu lasīt no pirmā vāka līdz otram vākam. Izlasa tā cauri. Tā neizdodas. Jo šeit ir 66 grāmatas, un mēs patiesībā varam lasīt no jebkuras grāmatas sākot. Mēs varam atvērt jaunajā derībā, piemēram, Jāņa evaņģēlija, kas ir viens no tādiem, ko iesaka arī, ar ko sāk izlasīt Jāņa evaņģēliju. Tā ir viena konkrēta plāna grāmata. Ja, piemēram, ir Bībelē iekšā lūkšana grāmata, psalmi, kur atkal ir konkrēti lūkšanas, kur konkrēti ir šīs dziesmas iekšā un cilvēki ar to var izlasīt. Ir atkal psalmam pamācības iekšā, kur atkal ir dažādi gan šie sakāmvārdi, gan pamācības, kur atkal var izlasīt pašu to grāmatu. Nav jālasa no vienu vārdu līdz otram tādā veidā. Un tā ir specifika. Tāpēc ir labi, ja mēs to tā ņemam vērā un saprotam, ka tā ir bibliotēka. Un kāda ir šī struktūra? Tātad, jūs minējāt, es minēju, 12 teicu, bet es teiktu tā, ir divas daļas. Ir divas daļas. Varbūt jūs jau varat man pateikt priekšā. Vecā derība un jaunā derība. Tātad tas būtu tik daudz, ne? Ir divas daļas. Vai varbūt kāds var pateikt vecās derības, kāpēc vecā derība ir saucās vecā derība un jaunā derība saucās? Tātad vecā derība ir pirms Kristus, ja līdz Kristus piedzimšanai, ja? Un savukārt jaunā derība ir pēc. Ar Kristus dzimšanu sākās jaunā derība, jo Dievs caur Kristus personu nodibina jaunu vienošanos starp cilvēku un sevi. Tāpēc es uzskatu par jaunu derību. Bet par to mēs vēl vairāk runāsim. Tātad jautājums par atšifrējumu. Varbūt jūs esat redzējuši kādreiz kādus diezgan interesantus apzīmējumus. Piemēram, Gēnesis 1 līdz 3. Vai, piemēram, J-eņi F 3 kols 16. Ko tas nozīmē? Kas tas ir? Tad šeit ir labi saprast Bībeles struktūru. Vispirms tātad šī pirmā daļa, šī gadījumā vārds Genesis,
nozīmē grāmatas nosaukumu. Tas ir grāmatas nosaukums. Un tad attiecīgi, ja mēs tā skatāmies, tad vecajā derībā ir satura rādītājs pašā sākumā. Mēs apskatāmies 1. mūzes grāmatu, Genesis, un mēs paskatāmies, kurā lapus. Un mēs šķirām vaļā un ejam uz turieni. Savukārt, jaunajā derībā, tur ir vajadzētu ielikt kādu grāmatzīmi, ir pa vidu satura rādītājs, un atkal jaunās derības grāmatas ir sarakstītas, un tur var redzēt to. Un mēs pirmais, ko darām, mēs atšķirām pašu grāmatu. Ja tur, piemēram, ir minēts Jēņa Ev, tas nozīmē, šeit arī ir rakstīts, tas ir Jāņa evaņģēlijs, tā ir konkrēta grāmata, mēs atveram šo grāmatu, un tad skatāmies tālāk, kura nodaļa. Jo šis te nākamais stripars aiz grāmatas nozīmē nodaļu, jo šī grāmata sadalīta par nodaļām. Un tad, kad mēs esam atšķirījuši šo nodaļu, lai vieglāk būtu orientēties, tur tad šī nodaļa sadalīta par pantiem. Šie panti bieži vien ir loģiski vai nu teikumi, vai domas. Tā kā šī gadījumā tas būs varbūt viens no mājas darbiem, ka es lūgtu, ka jūs varētu atšifrēt kādu no šiem saīsinājumiem. Pirmais apzīmē grāmatu, kur tas ir, otrais apzīmē nodaļu, un trešais ir panti, kurā pantā. Un Bībelē tādā ziņā arī pierakstīts klāt ar šie panti, kurā vietā tas ir. Tā kā, piemēram, ja jums ir norādes, vai lasīsiet mājās, piemēram, šo grāmatu, tad tur arī būs atsauca uz tādu un tādu rakstu vietu, un jūs varat atrast to konkrēti jau Bībelē. Ja? Kā iedalās Bībeles mācība? Tas arī ļoti svarīgi, jo mums jāsaprot, ka Dievs uz mums runā caur evaņģēliju un bauslību. Tad mācību ziņā Bībele iedalās evaņģēlijā un bauslībā. Ja vienkāršā valoda izsakoties, evaņģēlijs saka to, ko Dievs ir tevi mīlot darījis, tevis dēļ, un par tevi domādams darījis. Savukārt bauslība runā par to, kas ir tava atbildība. Kā tu esi atbildība Dievu priekšā, kas ir tas, kas no tevis tiek sagaidīts. Tā ir bauslība. Un bauslība un evaņģēlijs vienlaicīgi var atrasties, vai tas būtu evaņģēlija grāmatās, vai tas būtu vecajā derībā, vai jebkurā citā vietā. Tātad, respektīvi, evaņģēlijs vēsta par šo Dieva darbu uz tevi, un bauslība tad runā par tavu atbildi. Bet jebkurā gadījumā, vai tā būtu vecā vai jaunā derība, šī centrālā vēsts, kas iet cauri visai Bībelē, ir Jēzus Kristus. Vecajā derībā Jēzus Kristus nav nosaukts vārdā tādā veidā, bet tur ir runāts par Mesiju, tur ir runāts par kādu, kas nesīs cilvēks grēkus. Tur ir runāts par upurēšanu, ka kādam ir jāmirst, lai te varētu nākt piedošana. Tad vecajā derībā Kristus ir pasludināts, bet viņš ir pasludināts zem tā laika valodas, zem tā laika apraksta. Piemēram, pirmā reize, kur Kristus tiek jau pasludināts, ka viņš nāks, ir jau pašā sākumā, kuras pirmajā, jau neteikt, trešajā pusē Bībelē, kur ir pēc grēkā krišanas, kur cilvēks ir sarāvis attiecības ar Dievu. Uzreiz Dievs saka arī šo apsolījumu, ka tad viņš cels ienaidu starp Sātanu un savu dzimumu. Respektīvi, ka no sievietes dzims, no jaunās dzims dēls, kurš